Tu nospēdi klēt? Yes. Sveicināts kanālā Ukulele Rīga. Un šodien Raimunds jums pastāstīs par dažādiem ukulele izmēriem. Tātad mums veikalā Ukulele Rīga Ģertrūdas ielā 74 ir pieejams jauna partija, atnākusi ar foršām interesantām ukulelēm dažādās krāsās. Un šeit melno krāsu mēs izvēlējāmies, lai parādītu 3 izmērus. Tātad manā uztverē, es tā par savu uztveru, manā uztverē tenors tāds visnopietnākais izmērs, lielākais izmērs. Tenors, redz, kurus arī varu parādīt, kā viņš skan. Vēl ir soprāna ukulele un koncerta. Tagad mums ekrānā ir redzams viņas. Soprāna ir tā mazākā. Un koncertu ukulele ir vidējā, un tā koncertu ukulele viņi ir tāds standarta izmērs, visvairāk viņi izvēlās, jo viņi nav ne pa lielu, ne pa mazu. Tā ir tā, ko izvēlās cilvēki, jā. Kad es iegādāju savu pirmo ukuleli, es speciāli meklēju soprāna izmēru, jo man likās, ka tas soprāns ir tas, ko var dzirdēt visos ierakstos un visās dziesmās un tā tālāk. Un tad es pēc tam, es iegādājos arī soprāna izmēru ukuleli, bet es diezgan ātri no viņas izaugu, jo es sāku spēlēt šādas melodijas. Un pilnos akordus. Un man pietrūka tas, ka te kakls ir īsāks. Ka koncertam jau ir daudz garāks vēles, tenoram ir tāpatās, ka koncertam. Un tad es sāku meklēt savu nākamo ukuleli, man gribējās tenora izmēru ukuleli. Bet tad es atradu super foršu nejauši pilnīgi. Man nonāca rokās koncerta izmēru ukulele, un tad es sāku to spēlēt. Un ļoti aizrāvos, un tad pie tenora ukuleles nonāca tikai daudz vēlāk savā ukulele spēlēšanas lietā. Šobrīd man mīļākais ir tenora izmērs, jo man patīk likt sarežģītākus akordus un visu kaut ko tādu darīt advancētāku. Tāpēc koncerta izmērs ir tāds vidējais, ar kuru lielai daļai cilvēku varētu būt foršākā tā izvēle, jo ir vairāk vietas pirkstiem nekā uz soprāna un garāks tas kakls, ja tev interesē melodijas un attīstīties, iemācīties vairāk. Ir arī cilvēkam patīk ļoti soprāns, kam patīk spēlēt akordus un rakstīt dziesmas un kaut ko tādu ar atvērtiem akordiem. Arī uz soprāna ļoti daudz izdarīt. Es tikai gribu ātri pieminēt to faktu, ka mana meita startēja ar soprāna izmēru ukuleli. Man liekas, ka tā bija tava privātā ukulele. Jā, tā bija mana pirmā ukulele. Jā, un man meita startēja ar to, un pēc tam es viņai uzdāvināju koncerta izmēru. Man tā šķiet, jā, koncerta. Tenorismu? Nē, nopietni? Nē, viņa nodarbībās vienmēr atnāca ar savu soprānu, bet viņa nodarbībā spēlēja vienmēr tenora izmēru. Viņa ātri iemācījās sāc tur akordus te augšā, un tad viņai prasīja. Jā, tomēr, un man arī tika uzdāvināta tenora izmēru. Un man arī kāda ir sakritība, ka mana mīļākā ir arī tenora izmēru ukulele. To sakot, 90% apmēram viņa cilvēki izvēlās kā pirmo savu koncerta izmēru ukuleli. Arī, piemēram, 3-gadīgi daudz bērni ir, kas ir iegādājušies, izmēģinājuši gan soprānu, gan koncertu, gan tenoru un ir izvēlējušies tieši koncerta izmēru ukuleli. Man tieši patīk, tāpēc, ka manam tenoram ir zemā gāzes tīga, un tas man iedod tādu interesantu savādāku mazliet skaņu savādāku nekā standarta ukulele. Man tāpēc, es nezinu, kāpēc vēl. Es maz jau saprotu patiesībā no tā visa. Es tikai startājos. Visas ukuleles sākumā, kamēr nav stīgs iespēlēts, vajadzēs mazliet vairāk uzskaņot. Bet, kas vēl atšķirās, viņām ir arī skanējums. Soprāna ukulele skan augstāk, spilgtāk. Viņas visas spēlē vienādi, starp citu. Akordus liek vienādi. Parādīsim mazu skaņas paraugu. Tas ir soprāns. Ir plašāka skaņa. Paldies par skatīšanos! Ja tev patīk šis video, atstāj šīs uz augšu, ja nepatika, atstāj uz leju. Lūdzu, ieraksti komentārā, kas tev nepatika, vai arī ieraksti par ko varētu uzlabot. Jā, ko varētu uzlabot un par ko mēs varētu vēl uztaisīt video, kas ir tādi jautājumi, kas tev ir par ukulelēm vai mūzikas instrumentiem vispār, mūziku kopumā, un vai iespējams, ka mēs uztaisīsim par to savu nākamo video. Un piesako kanālam. Čau! Čau!